11. maijā Biķerniekos tiks atklāts viens no šīs sezonas grandiozākajiem autosporta pasākumiem, proti Latvijas un Igaunijas čempionāts driftā. Mēs šodien esam ieradušies, lai paskatītos, kā norit treniņu process, kā arī sagādājuši nelielu pārsteigumu. Proti, profesionāla drifteru pavadībā tiks izvizinātas divas ļoti izskatīgas un tiešām spēcīgas meitenes. Lūk, esmu sastapusi divas burvīgas dāmas, kuras tiešām šo to saprot no fitnesa. Agnes un Anastasija, meitenes, kāpēc jums tik ļoti patīk fitness un kas īsti jūs esat? Jā, mani sauc Agnes un es piedalos Bikini fitness projektā, ko rīko Latvijas IFBB federācija. Šī projekta ietvaros meitenēm 9 nedēļu laikā ir jāsagatavojās būt gatavām Bikini fitness čempionātam, un šis čempionāts notiksies 19. maijā Studio 69 koncertzālē. Kāda ir jūsu līdzinējie panākumi fitness konkursos? Es esmu Latvijas čempione 2012. gada Bikini fitnessā. Un arī piedalījos daudz konkursā un vēl piedalījos body fitnessā, bet, patiešām ir tāda pamāca pagaidām. Un tu savukārt? Nē, man pagaidām vēl nav nekāda īpaša sasnieguma. Es tikai tagad sākšu, esmu pamazām tikai tenī visā iekšā. Pirmās sacensības būs, un tad jāskatīsimies, kā ies. Meitenes, jūs esat tādas ļoti smalkas būtnes, parādiet varbūt savus muskuļus, lai puiši tiešām notic, ka jums ir spēks. Šodien mēs jūs esam atveduši uz mazliet netradicionālu atrakciju, pieļauju jums netradicionālu. Proti, jūs tiksiet izvizinātas īstā profesionālā drifta automašīnā. Kādas jums attiecības ar automašīnām, autosportu vai pašas arī braucat ar mašīnu? Tiesības ir ar mašīnu braucu, bet man ir ļoti bail. Ar drifta mašīnu nekad neesmu braukusi. Ko jūs sagaidat no šī brauciena, vai jūs izskatījāties diezgan nobijušās? Izdzīvošas emocijas kaut kādā ekstrīmu. Agnesai galvenais uzdevums izdzīvot, jā? Jā. Labi, cerēsim, ka jūsu muskuļi arī jums palīdzēs, vai ne? Turieties stingri pie rokturiem, pie beņķiem. Un tad, lai jums veicās, tad paskatīsimies, kā jums tur veiksies. Ar meitenēm par viņu izjūtām trasē aprunāsimies pēc brīža, bet pirms tam ielūgosimies 2013. gada drifta sezonas aktualitātēs. 11. maijā Biķernieku lielajā trasē notiks pirmās šīs sezonas drifta sacensības Midlandā Latvijas Pro drifta čempionāts un Latvijas drifta kausa, kā arī Igaunijas Pro drifta čempionāts. Pēc aizvadītās bargās un ilgstošās ziemas beidzot ir pienācis laiks atklāt ilgi gaidīto drifta sezonu. Un viennozīmīgi uz starta sagaidām daudz jaunumu no Latvijas braucējiem, jaunas mašīnas, uzlabojumu dizainu. Būs arī ātrums, agresīvas cīņas un lieliska atmosfēra. Šogad čempionātā paredzēta 6 posmi, kuros piedalīsies daudz spēcīgi ārvalstu drifteri.
Čempionāts norisināsies biķernieku trasē Daugavpilī un Igaunijā. 4. posms All-Star Drift serijas, kas norisināsies 3. augustā, pulcēs spožākās drifta zvaigznes. Savukārt 7. septembrī Latvijas čempionāta ietvaros tiks aizdīts arī Ziemeļa Eiropas drifta čempionāta posms. Visa informācija par čempionātu pieejama mājaslapā driftlatvija.com. Bet nu aprunāsimies ar meitenēm. Kādas sajūtas? Vau, tas bija forši, es gribu vēl vienu. Super, baigi krūta, tādas spīdums, tādas bija ļoti forši, tādas vau! Nu, dzīvo? Jā, par laimi. Nē, es ļoti brīžiem, man bija tā, ka rokas kājas augsts un likās, būs izdzīvošu vai nē. Nu, jā, tas, ka arī nevarēja neko redzēt brīžiem un pelpat, no riepām tie dūmi. Fui, ak, Dievs, man likās, es neizdzīvošu. Kāda nojausma, mēram, cik ātri jūs braucat? Man nav ne mazākās nojausmas, nē, godīgi. Mēram 120 km/h. Tā labi novienā. Gatava vēlreiz braukt, kur Anastasija stāvā sajūsmā? Varbūt tagad es vismaz zinu, ko man gaidīt no tā. Es netiek ārā no tās ķiveres. Varbūt, jā, varētu izbraukt vēlreiz, jā. Tagad es vismaz aptuveni kaut ko zinu. Tā nojausma ir, bet, jā. Zini, kur turēties vai ne, un tā jāiekrampēs. Aha. Nē, var jau arī neturēties, bet tur stingri tās jostas, tā kā ir viss kārtībā, bet, baili ir ļoti, un, jā. Kā pilots? Viss kārtībā, es pieļauju droši, var ar viņu braukt, baigi labais, super, es pieļauju pats labākais, es esmu dzīva. Ko mūsu stiprās un daļās būtnes arī ir veiksmīgi finišējušas. Meitenes, kādas sajūtas, vai esat apmierināts? Jā, mēs to izdarījām. Tas ir laikam ies tagad pēc filmēšanas beigām un mēģinās sarunāt vēl kādu izbraucienu. Jā, jau forši man ļoti patikas vēl vienu rīci. 100%. Vai drifts varētu noderēt arī jums fitnesā, piemēram? Kaut kādā veidā uzlabot jūsu izturību varbūt? Jā, izturību varētu uzlabot. Par stresa noņemšanu es īsti nezinu, kāpēc viņš tā uzstāv. Apsmaini. Nē, jā, rokas katrā ziņā var patrenēt, tīri ok, jā, bet tā jau viss kārtībā. Tā arī vēl labs kārtē. Es tā sapušos. Un sirds ir aerobikās ierobežotums 100%. Rokām treniņš kā hanteļu vietā. Jā, tādu arī presītē ik pa brīdim spiedzot kārtīgi bļauju. Tādu statiskā slodze. Ļoti jauka, prieks par jums, ka jums patika, un tad jau cerams, ka ieraudzīsim jūs arī kādā Latvijas čempionāta driftā posmā. Jā, mēs jūs arī gaidām uz mūsu čempionātu Latvijas IFBB bikīni 19. maijā, studijā 69. Paldies jums, meitenes!